Tu jau to virsū? Labdien! Labdien! Šodien ir, kas pa datu mums? Šodien 29. mēs atramies Ventā. Ventā. Mēs nodarbojamies ar ko? Ar asaru spīdzināšanu. Jā. Skatīsim, vai ir vai nav. Jā, tirinātais ar citu ir Andrīts. Ideāli, tagad sardzīši tev ir uz kājas, viņi tik labi redzēt. Es tā lēnām saušos līdz, lai tur arī paliek. Lūk, asars ir galā. Nebūs liels, bet ir. Lieli jau mums ir kastēs. Protams, tāpat kā sakā, pa 5 kg mēs vairāk nevalkam. Protams. Bet, 200 gramu būs. Tāds šorcīši ir, bet, kā lai saka, tie, kas sēž nabītē, tie novērtēt arī šādu. Ja tā varētu izteikties. Negribēju nevienu aizvainot. Labi, tas bija viens. Tūlīt mēs skatīsimies nākamo. Tu tik lēni darbojies, ka man pilnīgi jau gan jau negribas tev filmēt, bet es tomēr tīri tā, labi. Kompānijas labāk. Mēs to asaru noliekam uz ledu. Kaut kur mums kā pirnās ir žilki ir. Kas māk, tie jau velk. Es neteikšu, ka šis māka vilki, bet kā viņš māk piecirstoties, saku labi. Panāksim te pat blakus. Kinozvaigzne Hardijs. Viņam ir līka pirksne, bet traumēta, tāpēc viņš velk ar cimdiem, tas tā, paskaidrošanai. Redz. Un arī asarīts. Neliels. Tāds ikdienišs, parāda savu seju, lai redz. Jā, kāds smaidīgs, vai ne? Ko, ejam skatīties, atkal gribu lopakaļ. Tā mēs domājam no gruntī. Tā mums jāpagaidām. Straumīt bišķiņ uznāc. Neliela. Un lūk, visu galā. Nepārtraukt filmē? Jā. Tā kā copi šodien izdevusies. Sūtieties mēs nevaram. Vai jūs saprotat, ne? Tas, kas filmē, tam jau ir pilna kasta? Jā, tam ir pilna kasta, kas filmē, jā. Nav lielas, bet asarīts ir. Man ir lielāks. Ko, ejam atkal pie nākamā. Mēs varam pafilmēt arī blakus, ir jau, kas māk arī pat blakus vilkt. Izlēc ārā viens sprīdīts. Hops. Šis nav tik liels, bet... Tad jau šito var mest uz lēdzi, tāpēc jau ar tam rokām īpaši nemāžojās. Ko tā kā mēs reportāžu iesākām šeit, tad mēs arī turpinām šeit. Atkāpšot bišķi nos, lai mēs varam nepieminot nevienu, lai mēs varam redzēt kopskatu. Vien, ja tu vēl var izvilkt šito pašu mēzglu. Ko? Aiziet. Protams, garantīs, ka mums 100% būs cēlienā copu. Nav nekādas, kā ja mēs makšķernieki to varbūt zinām. Un šis kadrs vienkārši ir tavu dzelžainā terminatoriskā seja, kad saviepts dzelžainā skatienā. Tikai nesaka, man šitā būs jābeidz šis video ar taviem neveiklējām roku kustībām. Jā, uzliek laikam ir vībotnīcām virsā. Es saku, ka bez vībotnīca nav šķēli, jā. Vībotnīca išnegrib. Tad ko? Kurš jau būtu tas? Nē, viss tagad izvilka kārā savs rīks ir. Man pat nav ko nofilmēt. Labi, es paņemšu tādu kopskatu visai mūsu likteņu upei Ventai. Vismaz tā kurzemnieki teikt. Ai, es atvainojos. Piedod. Nebija uzdevuma augstumos es. Jā, un arī tur es neesmu uzdevuma augstumos. Un tad, zin kā, es varbūt paņemšu tā pa diagonāli, tā varbūt tā abas divas.
Ah. Iet pa gaisu. Nekāds. Jo, eju. Reku viens ir ārā. Liels. Te. Viņa amnestējā. Amnestija bija, ja? Nu tad es pafilmēšu, ka mums jau Māris gal galā arī ir. Jā. Tāds kuklu. Māri izskaislos mums ekrānā. Kā lai saka, nomaskējies pret sauli viņš ir, bet vienalga. Jā, pagriežās ir. Šobrīd to ņi zagadās. Vai ne? To tam pat kapucei siģīt. Jā. Nu ko, šitās pozitīvās nots arī beigsim, jo gal galā man ar tomēr gribas to pēdējo asaru līdz 5 kilogramiem izvilkt. Labi, nu tad jauka jums diena, tikpat jau kā mums.